Vai kristietim vajag atšķirties no pārējās sabiedrības? Es domāju, ka atbilde ir jā, vajag atšķirties. Bet jautājums kā? Un tas ir tas, ko mēs mēģinām atbildēt šo jautājumu, pavadot laiku Jāņa 1. vēstulē. Mēģinām ieraudzīt šīs atpazīšanas zīmes, kur mēs atšķiramies. Vai mums vajadzētu atšķirties no pasaules, no tiem, kas netic Jēzum Kristum? Un mēs esam domājuši par dažādām īpašībām. Gan par to, cik svarīga ir draudzene, sadraudzība, kopiena, ka tas ir kaut kas, pēc kā mūs pazīst, ka mēs nevis tikai ejam uz draugu, bet ka mēs esam draugi. Ka tas lielā mērā raksturo to, kas mēs esam. Mēs pagājušā nedēļā runājām par statusu. Tas ir kaut kas, ko mēs nevaram izdarīt. Bet mēs varam saņemt šo Dieva bērnu statusu, un mums attiecīgi ir jādzīvo. Šodien es gribu ar jums runāt par rūpēm. Mēs varētu teikt, tā kā Valentīna diena nāk runāt par mīlestību, bet mīlestība būs 4. nodaļā, pagaidiet arī to. Bet rūpes ir vēl viena lieta, kam vajadzētu raksturot mūsu dzīvi. Bet nevis tā, ka mēs visu laiku esam norūpējušies par kaut ko, bet ka mums rūp otrs. Bet kā jau Jānis šeit, 3. nodaļas 11. pantu raksta, viņš saka, jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt. Šodien negaidiet, ka būs kaut kas tāds, wow, es to nekad mūžā nebūtu dzirdējis vai nebūtu iedomājies. Jo tas, ko Jānis šeit saka, tas ir pats sākums, pats pamats. Tas, ko mēs bērniem mājās mācām, mīliet viens otru. Nedara pāri brālim, nedara pāri māsai. Tas, ko mēs mēģinām ielikt viens otrā, tas ir tik pašsaprotami. Un reizē tas ir tik neprātīgi grūti pēc tā dzīvot. Kad es tiekos ar pāriem pirms laulībām, viena no lietām, ko es runāju, ir par mīlestības dažādību. Es izmantoju šo grāmatu par piemēru, kur ir 5 mīlestības valodas. Ar šo pašu nosaukumu arī grāmatu. Un tad vienkārši mēs ejam cauri un es mēģinu viņiem palīdzēt atklāt, kuras ir tās viņu mīlestības valodas, pēc kā viņi to saprot. Protams, ka vārdi, pateikt komplimentu, pateikt šos vārdus, es tevi mīlu, tas ir svarīgi. Tomēr tas nav viss, ir kaut kas vairāk. Ar tikai vārdiem tā ir tukša skaņa. Mums ir jābūt kaut kam vairāk. Ja tas neparādās manā kalendārā kā prioritāte satikt tevi, pavadīt laiku ar tevi, tad tie komplimenti ir sekundāri. Tāpat arī mēs apzināmies, ka pieskārieni ir daļa no mīlestības. Ne tikai laulības kontekstā, bet arī, kad mēs satiekam savus draugus, mēs viņus mēdzam apkamt, mēs mēdzam paspiest roku, reizēm uzsist kādu mazliet stīvo džekiem, lai saprotu, ka es tevi redzu, tu man esi svarīgs, es tev gribu parādīt savu pieķeršanos arī tādā veidā. Un, protams, arī tagad Valentīna diena patiešām gan jau dāvanas tiks pirktas, nezinu, pa lāčiem. Mēs ar Lauru runājām, ka man liekas, ka lāču plēša diena novembrī, bet labi, lāči, lai būtu lāči. Arī dāvanas puķis pateikt, redzi, es arī par tevi domāju, kamēr mēs esam atšķirti. Bet viena no lietām ir arī darbi. Praktisks veids, kā parādīt mīlestību caur rūpēm, pieliekot pūles, man tas kaut ko maksā, man ir kaut kas jāiedod no sevis. Bet viena lieta, ko mēs visbiežāk par to nedomājam, bet tā ir realitāte, tā vide, kurā mēs dzīvojam, tas laikmets, kurā mēs dzīvojam, mūs ir padarījis par tādu ļoti pašcentrētu personu. Mūsu katru kā individu. Mēs skatāmies visu caur sevi. Kā es uz šo situāciju skatos, kā es šos Bībeles pantus saprotu, kā es to skaidroju, kā es jūtos, kā man klājās. Un tad mēs visus apzināti vai neapzināti, bet mēs laižam caur sevi. Un patiesībā mēs reizēm arī redzam, ka cilvēki mēdz dzīvot ar šo filozofiju. Mēs šeit esam katrs par sevi. Katrs par sevi, kā nu mums sanāks, tā nu būs. Un tad mēs varam nonākt tajā situācijā, kad es līdz cilvēkus redzu vairs nevis kā ģimeni, kā dāvanu, kā brāļus un māsas Kristā. Es viņus redzu kā līdzekli, lai sasniegtu kaut kādus savus mērķus, savas ambīcijas, lai kaut kur tiktu uz priekšu savā karjerā. Es redzu, kā es ar šiem cilvēkiem draudzējoties varētu tikt uz priekšu. Bet
tā nav tikai 21. gadsimta iezīme, ka mēs esam ar šo pārliecību, ka mēs esam katrs par sevi. Jānis šeit rakstot vēstuli, viņš mums rāda stāstu par Kainu un Ābelu. Kains un Ābels bija vieni no pašiem pirmajiem iedzīvotājiem uz šīs planētas. Bija Ādams un Ieva, par kuriem mēs esam daudz dzirdējuši, un viņiem piedzima 2 dēli - Kains un Ābels. Kains bija mazliet vecāks. Es nezinu, vai viņš iedvesmojās no Dieva dotās pavēles vai kāda cita apsvēruma dēļ. Viņš bija zemkopis. Viņš rūpējās par to, lai tur viss būtu kārtībā. Savukārt Ābels kļuva par ganu. Viņš bija lopkopis. Un mums nav rakstīts, 1. Mūzes grāmatas 4. nodaļā šis stāsts ir aprakstīts. Mums nav teikts, kas bija viņa iekšējā motivācija, kāpēc Kains un arī Ābels, kāpēc viņi izlēma, ka viņiem ir jāupurē Dievam. Bet viņi to izdarīja. Un tur ir teikts, ka Dievs Ābela upuri uzlūkoja, bet Kaina upuri neuzlūkoja. Un tad mēs varam domāt, kāpēc tā. Un reizē mūsu dzīvē būs, ka mums ir brālis vai māsa, kāds tuvs cilvēks, iespējams draudzē, kur liekas, Dievs viņa kaut kādu devumu, pienesumu uzlūko, un manējo nē. Un varbūt pat arī ārpus draudzes. Liekas, kāpēc tāda netaisnība? Mēs taču abi darām, mēs taču abi kaut ko cenšamies, mēs kaut ko no sevis upurējam. Kāpēc vienam ir svētība un otram nav? Un tad jautājums, ko es daru ar savu sirdi? Tajā brīdī, kad iezogās šī sāncensība, kaut kāda skaudība, kaut kas nevajadzīgs. Vēstules ebrejiem autors saka, ticībā Ābels pienes Dievam pilnīgāku upuri nekā Kains. Ticības dēļ viņš ir saņēmis Dieva atzinību, ka viņš ir taisnīgs. Dievs pats to apliecināja, kad Ābels upurdāvanas pienesa. Ticības dēļ viņš ir aizvien runā, kaut arī ir miris. Un tur ir šis stāsts par to, ka Ābels atnes labāko no tā, kas viņam ir. Kains atnes arī kaut ko. Viņš atnes kaut ko, viņš atnes Dievam. Es upurēju. Ārēji mēs nevaram izspriest, kas tas ir, bet Ābels nes labāko no tā, kas viņam ir. Un Dievs vienu uzlūko, otru ne. Un tur ir interesanti, ka 1. Mūzes grāmatas 4. nodaļas 6. un mazliet uz priekšu pantos vēl nav noticis šis vardarbīgais grēks, ka brālis nogalina brāli. Nav notikusi šī pirmā slepkavība, bet Dievs viņu brīdina. Viņš nāk pie Kaina un saka, kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaigs ir augās nikni? Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu vari pacelt, bet ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priekšā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu. Un Kains runāja ar savu brāli Ābelu, un notika, kad abi bija tīrumā, Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāpa. Un Dievs sacīja uz Kainu, kur ir Ābels, tavs brālis? Es atbildēju, es nezinu, vai tad es esmu sava brāļa sargs? Redzi, mūsu dzīvē mēdz būt dažādas sajūtas un emocijas. Ir pozitīvās, skaistās sajūtas, un tad ir reizēm dusmas, ir niknums, ir rūgtums. Ko es ar šīm sajūtām daru? Bībele saka, dusmās neapgrēkojieties. Šeit Dievs brīdina Kainu. Viņš saka, pavērtē savu sirdi. Kas ir tava motivācija? Kāpēc tu esi dusmīgs? Kāpēc tev ir šis rūgtums tavā dzīvē? Kāpēc tu esi apskaities uz brāli? Pavērtē savu sirdi. Ja tu esi izdarījis visu kārtībā, tad staigā ar augsti paceltu galvu un taisnu muguru un nekaunies to. Bet ja tur ir grēks tavā dzīvē, ja tava motivācija nav bijusi tīra, tad esi uzmanīgs. Tur ir potenciāls grēks tavā dzīvē. Un tas, ko Dievs saka, ir nevis tās sajūtas pašas par sevi ir sliktas. Viņš saka, ka tev būs valdīt pār tām. Paškontrole. Ko es savās dusmās, ko es savā rūgtuma brīdī varu darīt? Man ir jāvalda pār to. Un tad mēs redzam, ka Kains saka, jā, Dievs, labi. Un tas, ko viņš izdara, viņš aiziet, viņš nogalina savu brāli. Un kādi valodas eksperti, un es neesmu starp viņiem, viņi saka, ka tas vārds, ko Bībelē mēs varam lasīt,
ir tas, ka viņš viņu nokauj. Un tas vārds, kas izmantots, viņš pēc būtības sagatavo upuri. Un vēstījums, ko viņš nodod Dievam, ir saka, tev nepatīk mans upuris, tev patīk viņa upuris, es viņu pataisīšu par upuri. Un viņš viņu saka, es tev pienesīšu tādu Dievs dāvanu. Pēc tam viņš, protams, saka, es nezinu, par ko tu runā, bet viņš ir ļāvis tam rūgtumam sevi izaugt tik lielam, ka tas ir dzemdējis fiziskas sāpes, fizisku grēku. Un mēs sakām, ka es nevienu neesmu nogalinājis. Neiejauc man šajā. Nē, es Kains, nē, es Ābels, man viss mierīgi. Reizēm mūsos, kad mūsu attiecības sāk šķelties, kad mūsos ienāk naids, kad mūsos ienāk rūgtums, mēs esam gatavi saglabāt kādu telefonu kontaktu, necelt labākajā gadījumā. Ne? Un mēs nogriežam attiecības, mēs sakām, es negribu neko kopīgu ar šo cilvēku. Es negribu neko redzēt viņa dzīvē. Un tajā brīdī, kad Dievs nāk, un, protams, ka Dievs zina visu, viņš zina visas cilvēku sirdis, un viņš zina, kas ir noticis, viņš nāk un uzdod šo nevainīgo jautājumu Kainam. Kain, kur ir tavs brālis, Ābels? Kur ir tavs brālis? Un viņš saka, es nezinu, vai tad es esmu sava brāļa sargs. Pirms pāris nedēļām internetā gāja jautrība ar šiem retajiem vārdiem, kas Latvijā pagājušajā gadā doti. Ja? Vienam bērnam vārds bija miesasargs, un tad bija jautājums, kurš iedeva tādu vārdu un vai drīkst tādu vārdu dot. Bet pēc būtības Kains saka, es neesmu Ābela miesasargs. Tas nekas, ka mēs esam brāļi, ka mēs esam bezmaz vai vienīgie cilvēki uz šīs planētas. Katram mums ir sava dzīve, lai viņš dzīvo kā viņš grib, es dzīvošu savu dzīvi kā es gribu. Es neesmu savu brāļa sargs. Un tas, ko mums Jānis rāda šeit, 3. nodaļā, viņš saka, ne tā kā Kains, tad nemīlēsim citu, jo viņš iepriekš teica mīlēt citu, ne tā kā Kains, kas bija no ļaunā, nokāva savu brāli. Kādēļ viņš to nokāva? Tādēļ, ka viņa darbi bija ļauni, bet viņa brāļa darbi taisni. Mēs redzam, ka tur ir bijusi skaudība. Mēs esam ļāvuši skaudībai par to, ka otrs ir svētīts, ka otram klājas labi. Mēs esam uzbūvējuši kaut kādu, es negribu ar viņu neko kopīgu. Kaut kādu mūri, kas ir pārvērties grēkā, kas ir pārvērties sāpēs. Mums ir jāmācās priecāties citam par citu. Nevis teikt, mēs katrs ejam savu ceļu. Mēs katrs skrienam savā virzienā. Viņš saka, nē, priecājies par otru un valdi pār savām emocijām. Un tad vienmēr ir jautājums, kas es esmu? Es esmu Kains vai Ābels? Gribētos jau teikt, ka to, ko es daru, Dievs vienmēr ar prieku pasaka, malacis, tu esi atnesis vislabāko, un tad man jābaidās no skaudiem. Bet reizēm jau mēs esam tas, kurš tur ar kaut kādu rūgtumu paskatās, pasaka kaut ko, iedziļ kādam. Man ir jāizmeklē savas sirds, lai tur grēks neklauvētu pie manas sirds durvīm. Un Jānis, viņš mūs brīdina. Viņš saka, ka viens, kas savu brāli nīst, ir slepkava. Un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Viņš saka, tava rūgtuma nasta, ko tu nes sevī, viņa var ietekmēt tavas attiecības ar šo cilvēku. Sliktākā gadījumā tu viņu var nogalināt. Bet, kā es teicu, mēs jau sakām, mēs to nedarīsim, mēs esam savaldīgāki. Bet viņš saka, tas rūgtums var piedzemdēt tavā dzīvē tādu nāvi, kas ved tevi uz mūžīgo nāvi. Ka tu visu savu mūžu, un ne tikai mūžu, bet mūžību pavadi rūgtumā un sāpēs un dusmās. Un beigās arī sodā. Un tu nevari nevienu citu vainot kā sevi par to sodu, ko tu esi uzņēmies. Un Jānis šeit, viņš acīm redzami atsaucās uz savu skolotāja, uz savu glābēju kunga Jēzus vārdiem, ko viņš Kalna svētdienā sacīja, kur Jēzus izaicināja to esošo lietu kārtību, arī ar kurām mēs jūtamies diezgan komfortabli. Jēzus izaicina. Viņš saka, jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut. Ar to mums viss ir kārtībā, ja mēs saprotam. Un kas nokaut, tas sodāms tiesā. Mēs pilnīgi piekrītam ar šīm. Bet Jēzus saka, es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Kas uz savu brāli saka ģeķis, muļķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet kas saka bezdievs, tas sodāms ēles ugunīs. Mēs bieži vien esam diezgan naski izteikties par saviem brāļiem. Par labo mazāk, par slikto mēs esam gatavi vienmēr pateikt, kur es viņam nepiekrītu, kur viņš ir nepareizs, kāpēc viņš ir varbūt pat bezdievīgs. Viņš saka, tu esi sodāms ēles ugunīs par šādiem vārdiem, par šādu sirdi, jo mūsu sirds
ja mēs tajā ļaujam iemājot tam rūgtumam, tad mēs esam pārpratuši evaņģēliju. Tad mēs turpinam dzīvot vecajā derībā, vecajā sistēmā, kur katrs mēs esam par sevi. Un mēs sakām, redz, pats vainīgs pie visām dzīves problēmām. Bet Jēzus saka, nē, tā tam nebūs būt. Jēzus ar savu piemēru saka, es viens pats esmu gatavs stāties un uzvarēt nāvi un iestāties par visiem. Viens par visiem, bet mazliet kā muskatieri, vai ne? Jēzus iestājās par tevi. Mēs lasām Pāvela vēstulē Romiešiem 5. nodaļā, ka Dievs savu mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums mīlis, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Es tagad uz jums skatos, tos no jums, kurus es pazīstu labāk. Es teiktu, jūs esat mīlami cilvēki, viegli jūs mīlēt, viegli ar jums būt, viss ir kārtībā. Bet Jēzus jūs mīlēt pirms jūs tādi bijāt. Jēzus saka, Dievs mums rāda, ka Jēzu viņš ir devis kā savu dēlu, lai viņš mirtu par mums pirms mēs kļuvām labi, pirms mēs kļuvām ticīgi, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Pāvils 2. vēstulē Korintiešiem saka, tā kā viens ir miris par visiem, tātad visi ir miruši. Un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodinājis. Tas vispār nomainās tas virziens, kurā mums ir jādomā. Nevis, ko es varu izdarīt savā dzīvē, lai man dzīve būtu labāka. Un mums ir jāvalda par savu dzīvi, par to jārūpējas. Bet es saprotu, ka tajā brīdī Kristus mani atpirka. Es vairs nepiedaru sev, es piedaru viņam. Un manai dzīvē ir jāparāda, kā es varu dot godu viņam vislabāk. Un tas nenozīmē, ka visiem ir jākļūst par mācītājiem, jo Dievam vajadzīgs ir visās nozarēs cilvēki, kas norāda uz viņu. Kas norāda uz viņa godu, uz viņa labumu, uz viņa svētību, ko viņš dod, uz viņa sirdi. Bet to, ko mums Jānis šeit parāda, ir tajā brīdī, ja mēs fokusu nomainām no sevis uz Dievu, mēs ieraugam citus cilvēkus. Jānis viņš saka, mīlestību mēs esam iepazinuši no tā, ka viņš Jēzus savu dzīvību par mums ir atdevis. Arī mums pienākas savu dzīvību atdot par brāļiem. Arī mums pienākas savu dzīvību atdot par brāļiem. Es esmu šeit, lai es būtu par svētību citiem. Mēs esam šeit cits cita dēļ, cits citam par svētību. Un Bībele diezgan daudz par to runā. Un mēs varētu tā māte ar galvu teikt, labi, es esmu šeit, lai būtu par svētību citiem. Bet kā tam izskatīties? Jānis turpinoši izaicina, un man liekas, ka šī daļa ir ļoti izaicinoša, kāda liela daļa no Jāņa vēstules. Viņš saka, bērniņi, nemīlēsim ar vārdiem un ar mēli, bet ar darbiem un patiesību. Nemīlēsim ar vārdiem un mēli. Ir labi, arī vārdi ir svarīgi, bet ja tie paliek tikai vārdi, tad tā ir tukša skaņa. Jēkabs mūs izaicina līdzīgi. Viņš saka, ja brālis vai māsa ir kaila, tiem trūks dienasčās barības, bet kāds no jums viņam teikt, ejiet ar mieru, sildieties, baudiet barību, bet nedod viņiem to, kas miesai vajadzīgs. Ko tas palīdz? Ko tas palīdz, ja tu viņam pasaki, lai tā veicas? Es atminos vienu no mūsu alfa kursa nedēļas nogalēm. Tur bija kāds vīrs. Un mēs viņu bijām ievērojuši. Viņš vienmēr nāca uz alfa, uzticami. Un tā viņš bija gudrs, sakarīgs kungs gados. Bet viena lieta gan varēja redzēt, viņam apavi bija vienmēr mazliet par lielu, vienmēr vieni un tie paši un ļoti nonēsāti. Un viens no draudzes brāļiem tajā alfas nedēļas nogalē, viņš saka, man ir 2 līdzi. Ņem, izstāst, ka tev derēs. Un šī ir tā mīlestība, par ko Jēkabs, par ko Jānis, par ko Jēzus runā. Viņš saka, ierauga vajadzību, nevis saka, lai tev veicas, mēs par tevi aizlūksim, viss būs super, ja? Bet ierauga vajadzību un vienkārši to atrisina. Kāda ir tā pievienotā vērtība, ka es kalpoju, ka es varbūt šeit sludinu? Ja es to nespēju pārvērst reālos darbos, tad tā ir tukšas skaņas vērtība. Jānis saka, ja kādam šajā pasaulē ir pārticība un viņš redz savu brāli trūkumā un noslēdz tam savu sirdi, kā lai viņā paliek Dieva mīlestība. Dievs saka, es jūs tā esmu mīlējis, ka atdevu savu vienpiedzimušo dēlu par jums, lai jūs varētu dzīvot, lai jums viss būtu super, lai jūs iemantotu mūžīgo dzīvību. Bet kā lai tevī paliek mūžīgā dzīvība, ja
tu ieraugi brāli un saki, tā nav mana problēma, tā ir viņa problēma. Nu, labi vien ir, ka Jānis saka, ka ja kam šajā pasaulē ir pārticība, es esmu uz robežas, es neesmu tik pārticis, lai varētu kādu citu svētīt. Man ir jāparūpēs par manu ģimeni, par maniem bērniem, un tad, ja paliek pāri arī par sevi, un varbūt pēc tam kaut ko. Aizvadītā mēneša, mazliet vairāk varbūt laikā, šī raksturvieta, es tiku konfrontēts ar to tādā nepatīkamā veidā. Tajā brīdī, kad tas notika, es to neaptvēru, bet vēlāk es par to domāju. Un arī lasot šo tekstu atkal un atkal, es saprotu, ka es izgāzos. Es runāju ar kādu draugu senioru. Viņa stāstīja par savu pieredzi, ka viņa gājusi pa ielu un ieraudzījusi kādu bezpajumtnieku. Viņš jau bezpajumtnieku zināja, jo viņa bija darbojusies, kad bija bišķiņa spēcīgāka, viņa bija darbojusies zupas virtuvē. Viņš zina, ka viņa dzīvē nav nekas spīdošs. Mēs varam teikt, redz, pats vainīgs, nesaved savu dzīvi kārtībā. Bet viņš saka, es nevaru, es redzu, ir ziema, ir augsts, viņš klepo, man viņam ir jāpalīdz. Un šis seniors, viņai nav ne liela pensija, ne milzīga ģimene, kas viņu varētu atbalstīt, viņai ir savas problēmas. Bet viņi saka, nāc man līdzi, es aiziešu, tev nopirkšu zāles. Viņi aiziet uz aptieku un nopērk viņam kaut kādas zāles. Un viņi saka, tev vajag sasildīties un tev vajag nomazgāties. Nāc, aiziesim pie manis uz dzīvokli. viņi paņem šo cilvēku, kuram ir savas maciņa mazliet un sava tāda bagāža, ar ko viņš pārvietojās. Un viņi saka, nāc pie manis. Un viņi ļauj viņam nomazgāties, viņi viņam tur iedod zupiņu paēst un iedod šīs zāles, un tad viņš dodas prom. Un viņi konstatē, ka viņai no summas ir pazuduši 30 eiro. No vienas puses mēs varam teikt, kas ir 30 eiro. Bet reizē viņa ir kalpojusi un viņa ir saņēmusi spļāvienu sejā. Protams, tur nav novērošanas kamera vai kā, kas to varētu pierādīt, bet loģika ir vienkārša. Un tad es domāju, es būtu pagājis garām varbūt. Visdrīzāk es būtu pagājis garām, teicis, cik var. Es jau tev esmu palīdzējis iepriekš. Un šī sieviete viņam parāda arī tajā mazumā, kas man ir. Salīdzinājumā ar viņu es esmu pārticis, un tomēr viņa saka, es pastiepšu roku. Es palīdzēšu no sava mazumiņa. Es ticībā tikšu tālāk. Un mēs varam vainot, redz, pat vainīgi tevi apzakt, tāpēc, ka tu nebija gudra. Un reizē es gribu teikt, viņi portretē Jēzu daudz vairāk nekā es ar desmitiem un svētrunu šeit. Viņi izstiep roku. Un mēs pret Jēzu izturamies līdzīgi. Viņš izstiep savas rokas par mums, saka, es jūs gribu svētīt. Un mēs ar savu nepateicību bieži vien rīkojamies līdzīgi. Es saku, man to nevajag, es no tevis gribu tikai svētību, bet pats tu man neesi vajadzīgs. Ko es varu darīt tajā situācijā? Vai es varu visiem bezpajumtniekiem palīdzēt? Nē, es nevaru. Vai es varu visiem draudzē palīdzēt ar kādu praktisku vajadzību? Un es saprotu, es nevaru. Es bieži vien netieku ar kaut kādām savām lietām, kur es varu ar citiem palīdzēt. Un es varu ieslīgt tādā vainas apziņā un domāt, bet es netikšu ar visu galā. Vai es esmu slikts kristietis tāpēc? Man patīk, ka Jānis šeit, viņš mums rāda, viņš saka, un tā mēs zināsim, ka esam no patiesības. Iedrošināsim Dievu priekšā savu sirdi. Un pat ja mūsu sirds mūs apsūdz, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu. Mīļotie, ja jau mūs neapsūdz sirds, tad mums ir paļāvība uz Dievu. Tavā sirdī var būt šī apsūdzība, ka tu nevari palīdzēt visiem. Un tomēr mums arī nav jāspēj cilvēcīgi palīdzēt visiem. Tā viņš ir devis draudzi un draudzes, visu lielo Kristus draudzi, lai palīdzētu cilvēkiem, īpaši saviem brāļiem, draudzes iekšienē. Un reizē arī viņš redz tavu sirdi. Viņš saka, es tev neapsūdzu par to. Izdzīvo to labo momentu, kurš tev ir.
kurš tev ir dots tās iespējas, kurās tu esi par svētību, esi par gaismu. Dievs izvēlās lietot nepilnīgus cilvēkus, tādus kā mēs, lai būtu par svētību. Tavs darbs nav izglābt visus. Tas ir Dieva darbs. Tavs darbs ir nenocietināt sirdi tajā brīdī, kad tev ir iespēja kalpot. Tava atbildība ir tajā konkrētajā situācijā būt par Jēzus rokām, par Jēzus kājām, par Jēzus lūpām. Un noslēgumā Jānis 3. nodaļas noslēgumā viņš saka, ja mēs ko lūdzam, tad saņemam no viņa. Un atkal skaisti. Ja mēs ko lūdzam, tad mēs saņemam kāds apsolījums, ka mēs varam būt Kristus gādīgajā rokā, ka viņš rūpējas par mums. Bet tur ir vārdiņš jo mēs turam viņa baušļus un darām to, kas viņam tīkams. Ko tas nozīmē? Jānis viņš pats arī paskaidro. Viņš saka, viņa bauslis ir, lai mēs ticam viņa dēla Jēzus Kristus vārdā un mīlam viens otru, kā viņš mums ir pavēlējis. Bet kas viņa baušlis tur, tas paliek viņā un viņš mīt tanī. No tā mēs zinām, ka viņš paliek mūsos no gara, ko viņš mums ir devis. Tad mums ir jātur viņa baušļi. Un viņa bauslis ir ticēt Jēzum Kristum, Dieva dēlam, ka viņš ir mans kungs un glābējs, ka es tieku pestīts viņā. Un man jāmīl ar apkārtējiem. Man ir jāmīl man tuvākie, man ir jāmīl jūs, man ir jāmīl tie cilvēki, kas ir manā dzīvē. Un viņš saka, tad arī es tevi apgādāšu. Es tev iedošu visus vajadzīgos resursus, lai tu varētu mīlēt, lai tu varētu svētīt. Bet vai tas nesanāk tad darba evaņģēlijs? Mēs sakām, mēs noraidām darba evaņģēliju, jo tikai ticībā, tikai žēlstībā mēs topam pestīti, bet šeit ir darbi. Nē, tas nav darba evaņģēlijs. Tu nevari sevi izglābt ar labiem darbiem. Tu nevari pielikt ne centimetru klāt pie savas glābšanas. Jēzus ir tevi izglābs. Tikai un vienīgi tā ir daļa no palikšanas viņā. Tici uz Jēzu Kristu kā savu kungu un glābēju. Un vienkārši mīli. Vienkārši mīli, lai arī cik grūti tas kādreiz būtu. Un tās ir praktiskas rūpes. Tie nav tikai vārdi. Palikt Kristū nozīmē arī ļaut viņam palikt tevī. Un mēs lasām, kas viņa baušļus tur, kas tic uz viņa evaņģēliju, kas apkārtos mīl, tas paliek Jēzu un Jēzus viņā. Un tā mēs zinām, ka viņš paliek mūsos no gara, ko viņš mums ir devis. Viņš tev neatstāja vienu pašu tajā lielajā uzdevumā, kas ir lielāks par mūsu spēju. Viņš tev devis svēto garu. Un tic man, es esmu vairāk kārt pārbaudījis. Ja es ko sludinu no Dieva vārda, man nākamā nedēļā būs tests. Ja es runāju par praktiskām rūpēm, es zinu, vai šodien vai nākamā nedēļā man būs tests, un arī tev būs iespēja pārbaudīt, vai tu stāvi viņā. Tev būs iespēja kādam pakalpot, par kādu parūpēties. Un te nav runa par to, cik ir tavā bankas kontā. Jānis saka, tas kaut ko maksās. Varbūt tas maksās kaut kādu naudas summu, varbūt tas maksās tavu laiku, varbūt tas maksās tavu spēku, varbūt tas maksās visu no tā. Bet tev būs iespēja atsaukties tam, uz ko Dieva vārds mūs aicina. Un kā būtu, ja mēs, cik mēs šodien te esam, un arī vēl pirmā dievkalpojumā, un tie, kas YouTube ir, ja mēs visi atsauksimies tam, ko Jēzus saka. Es ticu, ka Rīga un Latvija un mēs kā draudzi tiksim bagātīgi svētīti. Un mēs varēsim svētīt tālāk. Bet tas darbojās tā, ka pirms svētība tek pa Dieva, nezinu, tur svētība kaut kādu krānu, tev ir jāpagriež tas rokturs, tev ir jāpieliek pūles. Un tikai tad viņš atsaucās un viņš dod tev tos resursus tālāk. Jo viņš redz, ka tu esi uzticams. Es aicinu, ka mēs varam piecelties un lūgt. Kungs Dievs, slavu un pateicību Tev par Tavu vārdu, kurš joprojām ir ļoti precīzs un joprojām mūs izaicina. Izaicina mūsu paļāvību uz Tevi, lai tā nav balstīta mūsu darbos, un reizē tas izaicina mūs, lai mēs Tavai mīlestībai atsauktos un mīlētu līdz cilvēkus. Kungs, es lūdzu, ka mums ir mierīga sirds, ka mūsos nav rūgtuma, ka mūsos nav sāncensības,
ka mūsos nav kaut kāda nevajadzīga naida uz brāļiem vai māsām, kaut kāda skaudība, bet ka mēs varam mīlēt tevi un mīlēt līdzcilvēkus praktiskā veidā. Un es lūdzu, ka mūsu acis var būt atvērtas un ka mums var būt drosmīga sirds, kas paklaus tavam vārdam, un ka mēs varam būt par gaismu šajā nedēļā. Kungs, Dievs, paldies Tev par Tavu garu, kas mājo mūsos vienmēr. Un paldies, ka Tu esi mūs apzīmogojis ar to. Es lūdzu, ka mēs, kā matejieši, esam pazīstami kā Tavējie, kā Jēzu Tavi sekotāji, kā Tavi bērni, un reizē, ka mēs esam pazīstami arī kā tie, kuriem rūp. Tie, kuriem rūp, kas notiek brāļa dzīvē, kas notiek draudzes dzīvē, kas notiek mūsu tuvo mīļo dzīvē. Ka mēs pieejam un pastiepam roku tajā brīdī, kad tā ir vajadzīga. Tavā vārdā to lūdzu. Amen.